Jā, paldies par pieteikumu. Burtiski pāris vārdos par mani pašu. Tātad sauc mani Eigars. Tieši pirms 18 gadiem, sapcīt, šodien ir Kraskī Sijā dzimšanas diena. Paldies! Jā, tātad mēs dibinājām tajā laikā, tā bija Kraskī Flīšu galerija, un tad katru gadu augot vajadzībai vai nepieciešamībai mēs likām klāt kā preču grupai. Un veids, kā mēs nonācām līdz gaismai, arī bija caur iekšēju vajadzību. Bet drīzāk caur to, ka tā vajadzība, kas mums bija, mēs neatradām veidu, kā no tirgus mēs varētu to, kā lai saka, impulsu atpakaļ dabūt. Un tā mēs sākām nodarboties ar gaismu, un es vairākus gadus arī vadīju tieši gaismas nodaļu. Vairāk gan organizatoriskā ziņā, ne tik daudz projektēšanas zināt. To darījām ar kolēģi, bet mēs kopā ar starptautiskiem partneriem esam ielikuši tādu ļoti labu bāzi tajā, kas ir laba gaisma. Un es domāju, ka kopumā nebūtu mums arī tādi forši projekti izdevušies. Šodien es pastāstīšu par 2 no tiem projektiem. Tā, man vajag arī to pulku. This year, unfortunately, see this bid get stuck all so what to Atsaucieties, kurš pēdējo reizi Super, liels paldies! Un pirms mēs sākam skatīties uz tiem konkrētajiem projektiem, es īstenībā gribu pieķerties ātri terminiem par to, kas ir kvalitatīva gaisma, jo tas ir tas, kas visu laiku iet mūsu projektētājiem cauri galvai brīdī, kad viņi strādā ar gaismas projektiem. Daudz no jums to jau zina, bet atkārtošana zināšana bāga. Tātad viens no faktoriem, kam mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību, īpaši brīžos, kad runa ir par augsta līmeņa interjeriem un dzīvojamām telpām, tātad vai krāsas ir īsts. Un tas ir tas, kas ir ļoti raksturīgs LED gaismekļiem, ka krāsas bieži vien var nebūt īstas un ir jāpievērš uzmanību tādam rādītājam CRI. Šifrējās viņš kā Color Rendering Index, un viņš mēdz būt zemāks un mēdz būt augstāks. Principā, ja mēs skatāmies, ka CRI ir virs 90%, tas jau ir labi, bet tas vēl nav izcils. Savukārt, ja tas ir zem 90%, tad pēc būtības mēs neredzam īstās krāsas, kāds patiesībā tam priekšniekam ir. Un tas, uz ko mēs cenšamies projektos strādāt, ir īstenībā CRI virs 95%. Bieži ietietien 78%, vairāk šobrīd LED tehnoloģijās īsti nav sasniegts. Otra lieta, kam mēs tiešām pievēršam arī lielu uzmanību, ir kādas ir gaismas krāsas nobīdes. Un jūs varat pēc tam arī iegūglēt internetā, tie, kas nezin, ir tāda McAdam elipse. Un McAdam elipse pēc būtības rāda to, ka ir šis gaismas krāsu spektrs, un tiklīdz mēs runājam par balto gaismu, tad baltā gaisma var būt ar nobīdi vai uz zaļo pusi vai uz rozā pusi. Visos gadījumos tas skaitīsies, piemēram, ka tā vēl ir viena baltā gaisma, pieņemsim 3000 Kelvinu temperatūrā, bet viņa var būt zaļviena vai varbūt rozīga. Un tad tas, ko nodrošina labie ražotāji, ir šis gaismas vientipiskums, kas starp vienas partijas gaismu, viņi visi būs ar vienādu nobīdi uz vienu vai uz otru pusi, vai arī tieši pa vidu, bet visādā gadījumā starp gaismatiem nebūs atšķirība un nebūs tāda varavīksnība, tā kā ir redzams kreisajā bildē. Otrs ir Tad es man uzvaru, bet nākamais ir frekvences pulsācija, un tas ir tas, uz ko mēs kā cilvēki esam ļoti jūtīgi, pat ja mēs ar acis to neredzam. Un tāpēc šeit mēs vienmēr izvēlamies strādāt ar labiem uzticamiem ražotājiem, kas savās tehnoloģijās nodrošina labus transformators un palaidējus, tādējādi izvēloties no pulsācijas. To, ka mēs ar aci bieži neredzam, to jūs varat visi patiesībā kaut kad fotografējot, esat pamanījuši kaut kādos interjeros aiziet, tāda raustīta svītra pāri. Ja? Tā ir tā pulsācija, kur mēs ar aci nesaskatām, bet patiesībā viņa diezgan ietekmē mūsu nervu sistēmu un atsevišķiem jūtīgākiem cilvēkiem no tā sākās galvas sāpes, migrēnas un citādi nelaburi.
tad par gaismas staru. Arī tāda viena tehniska lieta, bet tam ir arī ļoti liela nozīme brīdī, kad mēs sākam veidot jau gaismas scenāriju priekš konkrētā interjera, ir tas, ka mēs gribam, lai gaisma plūst tieši tur, kur viņai ir jāplūst, un lai neplūst tur, kur viņai nav jāplūst. Un šeit parasti ir divas tehnoloģijas, viena ir reflektoru tehnoloģija, un otra ir lēcu tehnoloģija. Ar lēcu tehnoloģiju tas ir tas, kas ir redzams labajā pusē, ir iespējams panākt kontrolētāku gaismas staru un mīkstākas gaismēnas robežas. Savukārt ar lēcu tehnoloģiju parasti ir tā, ka ir vienmēr kaut kāds šis aureols par reflektoru perimetru, ja tā saucamais gaismas piesātinājums prožektoru līmenī. Žilbinājums ļoti svarīgs birojos, ļoti svarīgs privātos interjeros, lai gaisma, kas mums ikdienā nežilbina, un lai īstenībā mēs panāktu tādu efektu, ka mēs nejūtam no kurienes nāk gaisma. Un tas ir viens no tādiem, kā lai saka, intuitīviem kritērijiem, ka laba gaisma ir tad, kad mēs nezinām, no kurienes viņa nāk, mēs par ko nedomājam, mēs par to aizmirstājam. Savukārt, ja mums visu laiku acīs kaut kas žilbina, tad tas jau nozīmē, ka kaut kas nav saprojektēts īsti pareizi. Un šo mēra ar tādu rādītāju UGR, un gaisma nežilbina tad, ja UGR ir zem 90 punktiem. Protams, ka bez šiem kvalitatīviem kritērijiem, kurus mēs vienmēr skatāmies katru gaismu, kontekstā ir liela nozīme arī tam, ka kvalitatīvas iekārtas. Un parasti tas ir kurā gaismeklī sastāv no četrām galvenajām sastāvdaļām. Tātad optika, tas, par ko mēs jau runājam, lēcas vai reflektori. Tad ir LED modulis, un LED modulis tā vienkāršākā asociācija, ko dara paturēt prātā, ka LED tie mazie punktiņi vai čipiņi, kas tiek likti gaismeklos iekšā, tuvākais salīdzinājums ir ar vīnogām. Ka vīnogas ķekarā ir labas un ir sliktas. Un tieši tas pats ir ar lediem. Viņi tiek ražot tādos apmēros, ka kur mēdz vienā partijā būt gan labie čipi, gan sliktie čipi. Un tad tas, ko, piemēram, tādi kvalitatīvo gaismetļu ražotāji izvēlās, viņi izvēlās, piemēram, nopirkt top 5% vai top 2% no visas partijas, tādējādi panākot to, ka LED bāze gaismetlīti ir kvalitatīva. Lētākie ražotāji, viņi atkal paņem visu vīnogas ķekaru, un tad tur gadās gan mazi vīno, gan sapulusi vīno, gan arī kādu ļoti labu, bet tas beigās atsaucās uz gaismetļu ilgmūžību vai arī uz to, cik vienmērīgi ir gaisa. Parošanas bloks arī daļēji jau pieskārāmies tas, kas lielā mērā nodrošina to, cik viendabīgs būs šis kā iedabīgos gaismas padeve, kad neveidosies šis flikers. Nu, un gaismeķa radiatoram ir liela nozīme tas, kā gaismas ir uzkonstruēts, jo sliktākais, kas priekš leda var būt, tā ir pārkaršana, un tad savukārt radiators ir tas, kas gaismeķu dzesē. Jo viņš dzesēs efektīvāk, jo labāk gaismetas kalpos. Nu, un tad tas viss beigās atsaucās uz gaismetu cīņas ilgumu, kas pēc būtības sastāv no tādām trim sastāvdaļām. Viens ir tas, cik no gaismetiem pēc zināma perioda, parasti tas ir no 10 gadiem, cik no viņiem vienkārši pārstās darboties, cik gaismetu kopumā zaudēs savu jaudu un kādu beigās mēs efektu iegūsim. Tas ir tas, ko mums šeit arī attēlos redzam, ka, ja mēs strādājam ar ilgmūžīgākiem gaismetļiem vai labāk uzkonstruētiem gaismetļiem, tad problēma ir to, ka interjers kalpo ilgmūžīgāk. Kāpēc tas ir svarīgi gaismas projektos klumpspriekš uzņēmumu? Tas ir vistiešākā veidā svarīgi, jo mēs dodam 5 gadu garantiju tam, ko mēs piegādājam, līdz ar to mums ir svarīgi, lai mums nebūtu pēc 4,5 gadiem vai gandrīz 5 gadiem kaut kādas reklamācijas vai iebildumi, bet, protams, arī pašā projektā tas ir ļoti svarīgi, ja reiz tas risinājums tiek sagatavots, ka viņš ir pietiekami ilgmēšanas. Nu, lūk, tie ir tie principi, kas mums visu laiku iet cauri galvai, tad, kad mēs projektējam, un tagad gribu pastāstīt operatīvi arī par 2 projektiem un ielūkoties bišķi tajās aizkulisēs, kuras varbūt nav redzamas brīdī, kad kāds no jums ierodās kādā no šiem projektiem.
Viens projekts tepat Ķīpselā, tātad Ola Foundation, jeb Ola fonds, un arhitekts Ulris Pīlēts patiesībā ieradās pie mums ar diezgan skaidru vīziju, kas ir tas, ko viņš gribēja. Ārzemju muzejos bija noskatīts risinājums, kad gaisma tiek novirzīta tādā tā kā rāmi formā, tas ir tas, ko jūs redzat attēlā katreiz. Proti, ka gaismas robežas ir ļoti skaidri izteiktas, un viņas var novirzīt uz konkrēto mākslas darbu, bet sanāk tā kā viņi ierāmējot. Tajā pašā laikā tas, kas bija arī vēlme, ka brīžos, kad šāds efekts nebūtu nepieciešams, ka varētu arī palaist, klasisko gaismas kūli. Līdz ar ko tas, ko mēs darījām, mēs piemeklējām risinājumu, kur vizuāli ar vienu un to pašu gaismu mēs patiesībā varam panākt aptuveni 10 dažādus gaismas efektus, un šī ierāmēšana ir tikai viens no tiem efektiem, kas īstenībā ir ļoti vērtīgi priekš mākslas galerijas, jo viņiem eksponāti mainās, un reizēm gaismas stars ir jāpietuvina, reizēm jāattālina, reizēm viņš ir jāiedāno, reizēm viņš ir jāpalaiž šaurs, reizēm ar vienu gaismu ir jāmēķina varbūt maksimāli pielietā telpa. Tas, kas ir šeit bildēs redzams, ir fotogrāfijas no tā saucamiem mock-upiem, piemērīšanām. Tā ir lieta, kuru mēs bieži vien darām. Tātad šeit tas ir darīts būvniecības laikā, kad sienas ir nu pat uzbūvētas, kad mēs ēmām gaismakļus, braucām uz vietas, skatījāmies jau konkrētā vietā, kur viens vai otrs mākslas darbs varētu stāvēt. Šeit tas, ko jūs redzat, ir arī vizualizācija no Dialux gaismu plānošanas programmas, un šī nav gala versija, šis ir īstenībā viens no starp rezultātiem, kur var redzēt, ka gaismas sliedes ir izvietotas tādā formā, kuras seko mākslas darbu atrašanās vietai galerijā. Savukārt vēlāk projektā jau šīs gaismas sliedes tika savērstas, lai viņas veidotos kā stari no olas dzeltama smaga, kas arī īstenībā ļoti labi strādā. Un jau šeit vizualizācijā jūs varat pamanīt, ka ir tādas vietas, kur ir izmantoti šie kā framing efekti, un ir arī vietas, kur tiek izmantot šaurāki vai platāki stari. Tā kā tas arī ir viss, ko mēs modelēšanas laikā jau skatāmies. Šis ir redzams jau gala rezultāts. Tā ir izstāde, kas bija olas atklāšanas brīdī, un šeit to framing efektu var ļoti labi novērtēt, ka liekas, ka it kā tām gleznām gaisma būtu palaista no aizmugures. Patiesībā tas tā nav. Gaisma ir laista no priekšas, te varbūt uz ekrāna varbūt var kāds saskatīt, ka rekur ir prožektors, un šie ir tie prožektori, kas nodrošina ļoti labi šo te framing efektu. Otrs uzdevums, kas bija no arhitekta un pasūtītāja puses, bija izgaismot fasādi. Un te mums arī bija zināms izaicinājums tajā ziņā, ka tātad ēka ir perimetra stiklota fasāde, un visi, kas ar gaismu ir saskārušies, visi zina, ka izgaismot stiklota fasāde no ārpuses ir praktiski neiespējami. Tā kā veids, kā gaismot stiklotās fasādes, parasti ir tieši no iekšpuses gaismojot to, kas atrodas aiz tās stikla fasādes. Taču šeit bija izveidota tāda tā kā matētā stikla paneļi, kas bija novietot priekšā kabinetiem ēkas iekšpusē. Un tā galvenā funkcija ir tāda, lai saules gaisma nežilbinātu, tad, kad iekšā kabinetā kāds ir, vai arī tumšajā laikā arī būtu izgaismoti šie matētie paneļi, bet tajā pašā laikā gaisma nelītu pāri paneļa malā un nesāktu žilbināt to cilvēku, kas atrodas ēkas iekšienē. Šeit mums bija, man liekas, kaut kādi 10 dažādi mock-up piemērīšanas. Pirmos neveiksmīgos gadījumus arī ar nodomu esmu iekļāvis šajā prezentācijā, kur jūs redzat gan kā veidojās bliks, gan to, ka
Šeit, piemēram, gaisma viennozīmīgi tiek pāri paneļa malām un veidojās gaismas piesārņojums tiem cilvēkiem, kas atrodas ēkas iekšienē. Un tikai ar pēdējo versiju mēs nonācām pie tā, kas ir redzams šeit. Tātad vienmērīgi izgaismots gaismas panelis, turklāt bez šī piesārņojuma uz sāniem. Lūk. Tas ir tas, kā tas izskatās beigās kopā. Fotografēts krāslā, tas nav, kā lai saka, Photoshops, tā ir vienkārši garāka ekspozīcija, bet tieši tā tas arī izskatās, tik līdz sāk krāslot. Tad tas, ko es gribu vēl pieslēgt un parādīt, ir īsts video no mana kolēģa Pētera, kurš pie šī projekta strādāja. Olu Foundation ēka ir inovācijām bagāts projekts, un apgaismojums ir neatsverama daļa no tās. Mēs esam izstrādājuši apgaismojumu risinājumu fasādei un mākslas galerijai. Šobrīd mēs atrodamies mākslas galerijā. Šeit ir aplūkojums visinovatīvākais apgaismojuma risinājums. Klienta Ulda Pīlēna uzdevums bija piemeklēt apgaismojumu risinājumu, kā ar vienu gaismekli. Pirmkārt, ir iespējams izgaismot gleznu tikai tās robežās, vai tā ir maza izmēra, vai tā ir liela mēroga. Otrkārt, lai gaismā ir visaugstākā gaismas kvalitāte, lai mākslas darba krāsas ir īstas. Treškārt, lai gaismā ir mainām gaismas krāsas temperatūra no siltas gaismas uz vēsu. Lai šo uzdevumu sasniegtu, tika piemeklēts risinājums – Erko Eclipse gaismeklis. Un, lai to pārbaudītu dzīvē, mēs devāmies veikt apgaismojumu paraugu demonstrējumu uz objektu. Šī paraugu demonstrējuma laikā mēs secinājām, ka gaismas krāsas kvalitāte ir visaugstākā, CRI lielāks kā 97. Šai gaismai ir iespējams mainīt gaismas krāsas temperatūru no siltas gaismas 2700 kelviniem līdz vēsai gaismai 6500 kelviniem. Un ar šo gaismekli ir iespējams izgaismot gan mazu, gan lielu gleznu. Tālāk es uzsāku apgaismojumu projektēšanu. Apgaismojumu es izprojektēju šai arhitektūrai un šai telpu funkcionalitātei. Apgaismojums ir veidots kā sliežu stari, kas virzās no ēkas kodola uz ārējo čaulu. Un centrā mums ir izvietoti individuāli prožektori. Uz šīs sliedēm ir iespējams gan papildināt, gan noņemt prožektorus atkarībā no ekspozīcijas. Šī iespēja ir devusi kuratoram kļūt par mākslinieku, jo tikai mainot gaismas krāsas toni ir iespēja izcelt katrā gleznā pilnīgi citu vērtību, citu niansi. Klienta uzdevums ēkas fasādei bija panākt vienmērīgu pienstiklu apgaismojumu, tā, lai gaisma nežilbina biroja zonā. Risinājums tika sasniegts veicot gaismas pielaikošanu objektā, pārbaudot vairāk kā 15 dažādus gaismas risinājumus, pasūtot paraugus un veicot testus diennakts tumšajā laikā, saulgriežos, kad tumsa bija pēc pusnakts. Ir panākts vertikālo pienstiklu vienmērīgs izgaismojums no stikla lejasdaļas līdz augšai, lai gaisma koncentrētos tikai uz stikla elementiem un neiespīdētu biroja zonā. Gaismekļi ir integrēti arhitektūrā tā, lai tos neredz dienā, savukārt vakarā redz tikai gaismas sasniegto efektu. Ēkā ir izstrādāts diskrēts apgaismojuma risinājums, kas izceļ arhitektūru, respektē pilsētvidi un ir veidots lietotājiem. Es pirms ķeros nākamajam projektam gribu precizēt, jo es redzu, ka tūlīt beigsies laiks. Droši. Ja? Es neiešu tik detaļās, kā tas bija par olu, bet burtiski ieskicēšu pāris lietas, un tad es palaidīšu video, kur atkal Pētera balsī izstāstīsim tas, kas tur tika darīts. Tātad īstenībā šis ir atkal no tādas projektēšanas viedokļa. Varētu teikt, ka ideāls projekts, jo arhitekti atnāca pie mums ar uzdevumu brīdī, kad viņi pat sāka domāt vispār par gaismu. Un tas, ko jūs redzat, ir vispār viena no tādām pirmajām skicēm projekta stadijā, kas radās pēc tam, kad bija jau notikusi pirmā saruna ar arhitektiem. Kas ir interesanti, tātad projektēšana pie gaismas mēs uzsākām pirms 8 gadiem. Savukārt projekts ir realizēts un nodots šogad.
Un tas, kas projektā parādās, ir vairāki tam laikam inovatīvi risinājumi. Piemēram, tas bija laiks, kad pat parādījās vispār šīs liektās gaismas lietas, kuras mēs tagad jau redzam vairākos projektos, bet 8 gadus atpakaļ tas bija absolūts jaunums. Vēl viena interesanta lieta šim projektam ir tā, ka, ko neredz klādā, bet pēc tam jūs redzēsiet bildēs, tātad griestu augstums telpā sasniedz 6 metrus un ir 100% stiglota fasāde. Un, protams, radās jautājums, kā no 6 metru augstuma mēs efektīvi varam izgaismot grāmatu plauktas zonas, kas atradīsies tādā līmenī, kā cilvēki telpā kustās. Un atkal tie, kas ir saskārušies ar gaismu projektēšanu, zina, ka parasti tas ir diezgan liels izaicinājums, jo pie 6 metru augstuma vai gaisma pie korpusa kļūst ļoti liels, lai novadītu pietiekam gaismas daudzumu līdz lejai. Un otrs parasti efekts ir tāds, ka šie lielie gaismi dod diezgan lielu jau to gaismas piesārņojumu telpā, ka respektīvi stars aiziet jau pietiekami nekontrolētu. Un tad trešā lieta, tas kalpoja kā uzdevums, bija integrēt arī avārijas apgaismojumu. Un tas ir tas, ko mēs izdarījām, veicot arī speciālu pasūtījumu fabrikā, integrējot avārijas apgaismojumu jau iekš šī gaismas sliedēm. Tad visbeidzot tas, kas šeit ir arī vēl tāds saudabīga lieta, ka pēc būtības ar vienu šo sistēmu gan no ēkas iekšienes, gan no ēkas iekšienes mēs panācām gan scenāriju, kurā mums ieslēdzās avārijas apgaismojums, gan scenāriju, kas ir labs priekš lietotājiem iekštelpās, ejot izvēloties grāmatas vai pavadot laiku šajā bibliotekā, gan arī apmeklētājiem no ārpuses, raugoties uz ēku no ārpuses un ieraugot gan viņas šo skaistu arhitektūru, gan arī savā veidā risinot ēkas fasādes izgaismojumu. Kā jau es solīju, es liešu laika taupīšanas nolūkos cauri visiem risinājumiem paskaidrojumiem, bet kā jau jūs redzat, tad scenāriji ir tikuši izveidoti vairāk, un tas viss ir vadāms ar vienu gaismas sistēmu. Par teritorijas šoreiz nestāstīšu, bet palaidīsim tad to video. Galiņciema bibliotēkas apgaismojuma projekts ir unikāls Latvijas līmenī. Sadarbībā ar arhitektu biroju Sārma un Norde mēs izprojektējam apgaismojumu arhitektūrai, funkcionalitātei un lietotājiem. Ar Laitnet ražotāju gaismakļiem panācām, ka iekš viena gaismas ķermeņa ir gan kopējais apgaismojums, fasādes apgaismojums un avārijas apgaismojums. Erko izmantotie prožektori nodrošina patīkamu funkcionālo apgaismojumu pat no 6 metru augstuma. Tā ir kvalitatīva gaisma, kas respektē arhitektūru un sniedz komfortablu pieredzi apmeklētājiem. Nobeigumā vispār ir jautājums, kā nonākt pie šādiem rezultātiem, tad te ir tāda, kā lai saka, schematiskā laika līnija, kas vispār ir tāds kvalitatīvs gaismas projekts. Un tas, kas ideālā gadījumā ir, kā jau es minēju, viss sākās ar sarunām. Saruna ar pasūtītāju, saruna ar arhitektu, ar dizaineru, un tad pēc tam aiziet visas šīs ķēdītes, kur ir gan laiks projektēšanai, gan piemērīšanai, gan pasūtīšanai, montāžai, un noslēdzot arī ar pieskatīšanu un uzraudzīšanu nākamos 5 gadus. Paldies! Paldies, Arga!